Vai tas ir svarīgi, lai esam svēti? Jā, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Un jau vecajā derībā mēs redzam, ka Dievs ir tik labs un tik skaists un tik svēts, ka nekas nešķīs, nekas grēcīgs nevar pastāvēt un izdzīvot viņa klātbūtnē. Pat vecās derības priesteri, kad viņi devās, lai upurētu tam kungam saiešanas teltī vai pēc tam arī templī, ja viņi nebija upurējuši par saviem grēkiem un bija saskārušies ar grēku, ar kaut ko nešķīst, tad viņi uz vietas bija beigti. Jā, Dievs ir tik ļoti labs un tik ļoti svēts, ka arī mēs to nevaram uztvert viegliprātīgi. Grēka alga ir nāve. Tātad, ja esam grēkojuši, mēs esam pelnījuši mūžīgu pazudināšanu un sodu. Tamdēļ vecajā derībā notika šī rituālā upurēšana un šķīstīšanās, kas neatrisināja šo grēka problēmu pilnībā, bet tas apklāja grēku, lai Dievs varētu mājot savas tautas vidū, un arī viņa tauta varētu nākt un tuvoties viņam un nebūt miruši, netikt nogalināti, nenomirt svētuma klātbūtnē. Bet kāpēc mums nav jāupurē par mūsu grēkiem? Jo viens svētais Dieva jērs ir paņēmis mūsu grēku, tas ir Jēzus Kristus, kurš ir paņēmis mūsu grēku, samaksājis visu parādu. Viņš izlēja savas svētās asinis, lai mēs tiktu salīdzināti ar Dievu. Un tamdēļ ar viņa asinīm mēs esam darīti svēti, un Bībele saka, ka mēs topam darīti pilnīgi. Šis ir šis svētapšanas atjaunošanās process, kurā mēs atrodamies. Un tas, kurš grib dzīvot svētu dzīvi, un tas, kurš svētā gara spēkā tiek vadīts uz to, lai atstātu grēku, lai nekalpotu savai miesai un nepildītu tās kārības, bet dzīvot dzīvi, kas ir Dievam patīkama, parāda, ka viņš patiesi ir piedzimis no augšienes, un Dievs viņu ir uzlīdis uz šī šaurā ceļa, izvadījis caur šauriem vārtiem, un uz šī ceļa mums ir jāturās visu savu dzīvi. Tāpēc būsim svēti, kā mūsu debes Tēvs ir svēts, un dzīvosim svētas dzīves, jo mēs gribam baudīt viņa labestību šeit virs zemes un arī dzīvot ar viņu mūžīgi.